Helēna Elendere ir teikusi, mūsu rīcības pamatā ir mūsu vērtības. SEB bankas pamatvērtības nav tikai projekts, par ko šad tad atceramies – pastāvīgums, atbildībai, profesionalitātei un savstarpējai cieņai ir jāvies caur visu, ko mēs darām. Uzdosim jautājumu, vai tas, ko es daru, ir saskaņā ar SEB bankas vērtībām. Paskatīsimies pagātnē. 2002. gadā es sāku studēt. Bija apzinīgs, gribēju daudz iemācīties. Tāpat laikā dzīvoju pie vecākiem un brīvajā laikā atpūtos klubos, jo dzīve taču ir jābauda, kamēr esi jauns. 2004. gadā es ieguvu savu pirmo darbu, tirgoju saldējumu. Vakaros tāpat es devos atpūsties uz klubiem, bet jau no rīta es atkal tirgoju savu saldējumu. Bet būt pastāvīgam tas tik ir forši. 2006. gadā es atklāju pasaules plašās iespējas. Un kā jūs domājat, es ieguvu savu pirmo diplomu, jo pasaulē ir tik daudz iespējas. 2007. gadā man visas durvis bija vaļā. No visām iespējām es nezinu, kāpēc izvēlējos strādāt bankā. 2008. gadā es beidzot nokārtoju savu privāto dzīvi, apprecējos. Bija pienācis laiks uzņemties atbildību. Un tad atnāca 2009. gads, valstī iestājās krīze, daudz zaudēja darbu. Arī es īsti nebiju pārliecināts par savu nākotni. Tādēļ jau 2010. gadā es kāpu lidmašīnā un lidoju uz Londonu. Jo tā bija vienīgā iespēja, lai atgrieztos dzīvē, pie kādas es biju pieredzis. Un tieši tur 2011. gadā es sapratu, ko es gribu, un es atgriezos mājās. Arī banka bija gatava man pieņemt atpakaļ, un kā jūs domājat, es biju ļoti laimīgs. Un šodien, 2012. gadā, es strādāju bankā, ar darbu viss ir kārtībā, ar ģimeni arī, bet rodas jautājums, ko es darīšu 2020. gadā, un vai tas, ko es šodien daru savā darbā, saskan ar manas bankas vērtībām. Nu ko, šis ir mans vērtība audits, un kā arī ar tevi, sāc ar sevi.